Nu ko, čau visiem. Mēs esam apakaļ. Formula bez filtra. Mums pagāja Monako Grand Prix. Mums ir daudz ko parunāt, diskutēt un interesants lietas, ko parunāties. Ne, Mārtiņ, kā tev liekas? Parunāsim par bombžiem. Uzreiz. Pirmais bombzis – George Russells. Šoreiz bez vairāk bombžu. Otrais bombzis – Charles Leclerc. Ak, mans Dievs, ir daudz par ko parunāt. Jāsveicināt mūsu jau 6. epizodē, un tagad varam lekt uzreiz, man liekas, iekšā tajā visā zupā, kas tur notika. Jā, tas bija kaut kas, ne? Nu, beidzot, mums bija interesants Monako reis. Nepagāja ne cik gadi, vai ne? Tas bija diezgan tāds spraigs laiks mums, un cik reizes ir bijuši gulēti tieši Monako. Mēs jau bijām gatavi tam, ka ķipa mazāks formulas apzīšanas būs. Nu, nifigā, viņas tur nebija tas apzīšanas, bet vismaz bija actions. Jā, actioniņš bija. Nu, viss kaut kas notikās. Pat sākot ar kolīti, pat sākot Antonelli ar Verstappenu, tur cik tūkstoši daļu viņiem palika savā starpā Q2. Tas bija vispār, crazy. Kā Verstappens var kaut ko izspiest tomēr vēl ar to Red Bull. Man liekas, ka tas tāds tumšais, kā to sauc, tumšais zirdziņš, ka tā kā īsti, neviens nezin īsti, kas notiek ar šo formulu, šo komandu, bet kaut kas viņiem tur notiek. Varbūt pat kaut kas jēdzīgs. Es nezinu, varbūt kādu uzvaru ar šo sezonu būs, bet es domāju, tas ir iespējams. Īpaši skatoties viņiem beidzot ir labs otrais braucējs arī. Jā, Hadžārs arī māk sevi nolikt pareizajā vietā un laikā. Vismaz viņš tur ir. Ja kaut kas kādam vajag reizi, vismaz viņš tur ir, lai satīrītu, lai savāktu to, kas ir pieejams. Un es pat domāju, ka šis viņam nebūs arī vienīgais podījums šo sezonu. Īstenībā. Nē, man jau likās īstenībā jau kopš pagājušā gada Zandvorts, kad būs kaut kas tur. Viņš ir ņēmējs, viņš ir punkts vāks. Un es domāju, viņš arī salīdzinoši labs tīmēts. Lai gan kvalitīvi varēja iet, varbūt vēl bišķīt labāk. Labi, beigās, godīgi sakot, kāda starpība, kā iet kolītī, beigu rezultāts ir tomēr maratons, vai ne? Tas nav sprints, jā? Kaut vai, kolīts ir uztaisīts, it kā tas būtu sprints, bet it kā Monako, tas ir tomēr reizpār, jā, kad it kā kolīts jau nosaka visu to, kā principā ir reiz beigsies, ja tu neesi baigais banāns. Jā, izņemot šoreiz. Cik mums bija 6 DNF? Tik daudz nenofinišēja. 6 vai 5 bija beigās, man liekas, pat varētu būt, kad, beigās jau tas Leclerc bija 6. 6 točni bija. Vispār, DNF tik daudz un tik dikti, un Verstappens, viņš laikam, tā kā viņš intervijā teica, kad Kimijam, lai viņš 2 sekundes pagaida, ne vai sekundu, Hamiltons teica 2 sekundes, lai pagaida. Beigās viņš pats dabūja pagaidīt 2 sekundes, tas Verstappens dabūja pasēdēt. Jā, taču, izbrauc formācijas apli, ne? Baterija kaput. Viss. Beidzās. Nav. Kaut ko jau viņš tur dabūja. Apli viņš izbrauc, bet pitos līdz pitiem tika, bet jā, kā ir, tā ir. Pišķi žēl īstenībā. Gribējās redzēt, ka viņš pacīnās varbūt ar Antonelli, jo Maks nebija un kaut kā Ferrari vispār nevarēja turēt līdzi. Es gaidīju daudz tuvāks acīs. Antonelli kā aizbrauc, tad viss, viņš bija pie horizonta. Tā ir, jā, īsmā jau no paša starta, jā, viņš baigi atrāvās. Un tas īsmā ir ļoti interesanti. Ņemot vērā to Ferrari labo startu, vai tiešām Mercedes kaut ko atkodis? Man liekas, ka jā. Jūs skatoties, taču bija restarti. Jā, bija vairākas iespējas. Hamiltons kaut kā... Raslam arī bija starts labs. Arī restarts. Es domāju, ka Mērši kaut ko atkoduši. Mērši kaut ko atkoduši. Vairs nebūs tā, ka uz vietas paliek. Labi, Russells ir bombas, par to mēs runāsim vēlāk. Bet tā kā, Hamiltons, bet, es esmu Ferrari fans, ja jūs vēl nezinājāt, bet Hamiltons reāli izstījās, ka viņš tā kā, viņš spiež maksimumu ārā no tās mašīnas, un viņa neiet vienkārši, neiet, viņš tā kā tāpat noturējās otrais, bet viņa reāli negāja, viņš tā kā, nevarēja izspiest neko vairāk, nebija tā, ka viņš tur mega nogulēja, nebija tā, ka viņš tur, mega čakarējās kaut ko kļūdas beigās, brauc, es pat brīžiem ieslēdzu viņa tā kā kameru, viņu jau pastīties F1 TV, reāli viss izstījās ļoti klīni tādā aspektā, un es domāju, neiet vienkārši. Vai viņiem es sapratu, ka uz Barcelonu teikt vairākiem būs upgrade package. Es nesadzēju vēl neko. Man liekas, kad... vajadzētu būt, ja es nemaldos, tad man liekas arī Astonam būtu jābūt lielajām upgrade package. No 22 uz 21? Nē, čeko. Viņiem ir tas, ka viņiem nebūs pa detaļām, tas viss viņiem ienāks pilnīgi tā kā fresh, svežāks, viss kaut kas. Es neesmu redzējis. Jo tad, šasī viss viņi beidzot tā kā varēs normāli braukt.
Tā bija tā doma. To jau sezonas sākumā jau īstenībā teica kaut kad, kad tā kā drīz vien tā kā būs, lielais package, un tad viņi varēs braukt, un drīz vien ir nonācis līdz šim brīdim. Ja es nemaldos, tad nākamajā sacīkstē, ja maldos, tad visticamākais pēc vasaras pārtraukuma viņiem būs šis package. Kaut kad ap šo laiku viņiem vajadzētu viņiem būt. Cerams, jo citādāk bišķi bēdīgi redzēja, ka viņi ar Cadillac tur papakšu vienkārši braukājās. Lai gan tagad ar visiem DNF-iem un visu Alonso kaut kur attapās. Jā, ja ir kāds sacīks, kur varēja attapties kaut kur, un īpaši punktos, tad šī bija tā sacīks, kur to varēja izdarīt, jo sodi bija nežēlīgi daudz. Tas, cik ļoti kritiski viņi skatījās uz to sacīks, tas bija kaut kas, kāds sakars. Tu zini, kāpēc vispār? Nē. Nezini? Nē, tur ir bišķi kontroversija par šito. Sanāk, tāpēc, ka ir 11 komandas, viņiem sanāca Monako bišķīt pamainīt pit entry. Es sapratu. Tā līnija. Jā, tā līnija. Tā līnija bišķīt izvilkt tā kā vairāk ārā nekā agrāk vienmēr. Un tas, kā viņi mēra ātrumu, ir nevis tiešām ar kaut kādu viņiem lāzeru vai kaut ko kā mēra ātrumu. Viņiem ir nolikt kaut kādu sensoru ik pa metriem. Jā. Un tie starpās, cik ātri tu nobrauc. Vidējā ātruma kontrola pitos, basically. Akmens dievs. Un tāpēc, ka viņi pārbrauc pār tie līnijai, sanāk, viņi nokatoja varbūt tur pusmetru. Bet labi, dienas beigās visi zināja par šiem sodiem. Viņi bija tik abnormāli daudz par to tieši pitlēna ātruma pārkāpumu. Un man liekas, tāpat kā Kimijam, taču inženieris, Bono, viņš taču viņam pastāstīja, ka, skaties, neuzbrauc uz šīm līnijām, un arī pēc tam pacēla lifto. Un es domāju, bāc, kāpēc citiem to nedarīja, jo tas taču jau nebija. Man liekas, tam vajadzēja būt kaut kādā debriefā, viņi stāsta par tām līnijām, par track limitiem, un es šitos pieļauju, ka bija pateikts vienkārši, kad viņi automātiski brauc, un visi pāroc pār līnijai, un ar to arī beidzās. Bet, ko es gribēju pateikt, ko es zinu, ko toši nezināju, Gaslijam atļāva apīlu par speeding in the pit lane. FIA šodien. Šodien iznāca, kad viņi aprūvoja Alpine apīlu, izskatīs, iespējams Gaslijam noņems nost penalty, un tomēr būs 3. vieta. Un tas atver veselu burku ar tārpiem, apmēram, ko darīt visi tie pārējie, kas nosarvoja tos penaltīs. Jo gandrīz visiem bija 60,1 km/h. Visiem bija vienāds ātrums. Dievs, ko? Kāds sakars? Vienkārši sacīksts pēc sacīksts. Šito es nesapratīšu, tāpat kā Filipa Massa vēl joprojām cīnās par to savu 9. vai kura gada titulu, kad Hamiltons nocēla. Nekad nepadodies. Tā kā tev pašam tas tituls liksies tik fucking svaigs, tā kā tas vairs nav tas, tā kā tam tā nav jābūt. Lielāka pensija. Lielāka pensija. Akmens dievs. Bet tā kā tas būs interesanti redzēt, kas tagad notiks tuvākajās dienās. Jo, ja Gaslijam noņems to penalty, tad teorētiski pārējās komandas var pārstīt, bet tad jau tur vairs neko nevar izdarīt. Pārējās komandas nosarboja, ko viņi 5 sekundes paliks atpakaļ, tas neko daudz nemainīs beigās. Bišķīt jau izmainīs, Alonso nedabūs punktus. Un tad es mūsu fantasijā zaudēšu 1 punktu. Nabadziņš. Jā, redz kā. Es pateicu, ka viens no 8 būs top 10. Bara bum, Alonso, top 10. Paldies par uzmanību. Tieši tā. Kas vēl bija interesants? Interesanti bija, ja mēs ceļam bomžu tēmu, ja parunāsim par bomžiem, tad Russells. No viņa to dzirdēt, ka bombs ir Russells, ir vienkārši kā, cukurmaizīte. Tas tāds kārtīgs, ķirsīts kārtīgs uz saldējumu. Bet jā, rītīgi bēdīgi. Es tiešām skatījos, un bija tāds, kas fucking notiek. Tikai tiešām bija vienkārši šāpīgi skatīties, un to neparādīja nemaz tajā broadcastā, bet laikam Antonelli ar Russellu paplasot apziņas. Nopietni? Jā. To es neredzēju, bet to, ko es redzēju pēc tā restarta pēdējā, ko tas tavs bomārs mēģināja izdarīt. To nevarēja saprast. Ko nevarēja saprast? Es tagad skatījos reizes laivā, likās, ka viņš riktīgi speciāli nomet ātrumu, bet es šodien vēlreiz nostījos to tur F1 TV 30 minutes tikai reiz. Un izstījās, ka dēļ tā, kad kas tur bija 3. pozīcijā? Tāpēc, ka Leclerc nokrašoja, bija baigā starpa tur, un tāpēc, ka tās ielām tie garumi baigi atšķīrās, tur bija liela starpa no paša sākuma, kopš Leclerc kraša. Jo viņi iegāja, pirmajā līkumā viņi iegāja, kad Russells nodaivoja Hadžāru, vai ko viņš tur nodaivoja. Un tad bija liela starpa, bet uz to šakeinu, tas izstījās galīgi šķība. Tas bija pēc restart, standing starts.
Standing starts? Jā. Viņš vienkārši visu fildu no trešās vietas atstūma. Bet tas nebija tas moments, kad viņš daivoja pirmajā līkumā, bija milzīgā starp. Mēs runājam par citām situācijām. Mēs runājam par to situāciju, ka viņš holdoja back visu fildu pie Hairpin. Nu jā, bet tas jau bija pēc restarta, viņš daivoja Hadžāru. Tas nav par daivošanu. Nu jā, bet viņš saka, tur pēc tam uzreiz pēc tā daiva Hamiltons aizbrauc ar Antu. Un tur jau no paša sākuma bija milzīgs starp viņiem visiem, starp Peku. Pēc tā daiva viņi tur palika pirmajā kornerī visi. Jā, bet varēja redzēt, ka Rasels atspiež viņu atpakaļ. Īsties, ka viņš jo viņam bija drive-thru penaltīs. Jā. Nē, drive-thru jau bija par to, ka nenoservoja oriģinālo penaltī. Jā, bet tajā momentā, kad bija tas resters, ka viņš holdbackoja fieldu, tad bija viņam drive-thru penaltīs. Viņa ideja bija vienkārši, lai kāds crasho, un lai viņš varētu izbraukt to drive-thru for free. Tā izties. Un reāli arī crashoja Sainz. Sainz dabūja divreiz dabūja. Ko Sainz ir izdarījis jums? Cilvēki. Vai ne? Mums patīk Sainz. Viņš ir smooth operators. Vispār Viljams man ļoti patīk. Un īstenībā būtu bijis diezgan nice. Bet, jā, es nezinu. Come on. Bija šī bullshits. Un tajā pašā laikā arī Leclerc, vienkārši uzreiz start. Viņam lāsts, Monako lāsts. It kā viņš nebūtu braucis pa bedrēm savās mājās. Viņam bija biežāks Latvijā atbrauc. Jā, un Jānis Čīsti, tur kā vecā Čaka iela tur uzradās pēkšņi. Kāds sakars, pirmkārt, kā var tādā sacīkstē vispār notikt šāda situācija? Tā kā reāli, viens ir skaidrs, ja kaut kur tas noteikti ir street circuits, ja ielas sacīksts, vai ne? Kurš šis notiek? Jā, un Monako ir tieši viena no šīm ielas street circuitiem, kāds mums ir kalendārā. Bet tik, šausmīgi traka bedre. Es ticu, ka tas ir, saprotu, tas ir rezultāts arī tur F2 brauc, tur brauc tās Porsches, jā. Tad tur brauc F1, katram ir cik sesijas vēl, ka viņi tur brauc, jā. Un, ja tikpat nav kāds vēl historical reizes tur vēl pirms tam, ne? Kaut kas, man liekas, tāds arī ir. Vēl tur brauc, man liekas, vienkārši ir kaut kādas tās sacīkšu ekskursijas. Ekskursijas ar autobusu, ar savām mašīnām, pareizi tur vēl var izbraukt un, tam nevajadzētu to. Tā ir pirmā reize kaut kas tāds, man liekas, notiek Monako. Monako sacīkšana noteikti, tā ir viena no leģendārākajām klasēm, sacīkstēm, trasēm. Un tā tam nav jābūt. Jā, es pilnībā piekrītu. Tas ir super muļķīgi. Labi, Strolls sākumā ielika, viss saprot, ka Strolls pats bija vainīgs. Bet, kad Leclerc ielika, tad jau bija skaidrāks, tā tomēr bija Benders vaina. Parunāsim par vēl vienu bombu. Jā, pirms uzradās Bomzis Rasels un tagad Bomzis Leclerc, īstenībā sen jau mums ir bijis Bomzis Strolls. Visbomzīgākais no bomžiem Strolliem. Tas ir nežēlīgi, kāds Bomzis ir tas džeks, un cik ilgi viņš ir, tāpēc, kad ir bijuši daudz braucēju, kuri vienkārši ir iepirkti iekšā tāpat kā viņš, vai ne? Bet reāli īstenībā viņam taču Viljams ir bijis podījums. Jā, podījums. Azerbaidžānā. Viņam, liekas, arī bija kaut ko, Turcijā arī nedabūja pole position vienreiz kaut ko pa lietu. Jā. Bet tad tajā pašā laikā Rasels Viljams arī Beļģijā dabūja podījumu, bet tas tāpēc, ka atcēla sacīkst. Tas tāds bomžu veids, kā dabūt podījumu. Jā, tas gan. Pat tēmķi. Bet, man liekas, tas tāpēc vairāk ilgu laiku nebija kvalitatīvi ruki, un daudzas komandas negribēja riskēt. Vismaz viņi zināja, ka Strolls var nobraukt sacīkst, pat ja viņš nobrauks viņu vidēji slikti vai vienkārši slikti. Un vismaz bija pārliecība, ka viņš vismaz nobrauks lielākoties. Un kaut kādā ratā varbūt momentā izšaus un kādu punktu vēl dabūs. Daudz komandas vienkārši negribēja riskēt, likt rukijas, nezinu, līdzīgi kā Jāja Mazepinam vai pat Šumacheram, ka viņi tur spinoja ar to Hasu katrā otrajā sacīkstē. Mazepins, viņam gāja biežāk, bet tāpat tās, rukijiem ir tāda kļūme, tāda pieredzīta, ka vai viņi... Strolls sauc par rukiju? Nē, es saku tāpēc, tā kā daudz komandas neizvēlās. Alonso negriežās? Tas gan. Viņš ir mans mīļākais rukijs. Tas ir, man katru sezonu vienmēr bijis mīļākais rukijs. Tu teici pierakstījis klāt. Hamiltons brauc ātri, kad Kims Kejs skatās. Tad cerēsim, ka viņi būs arī Barcelonā. tas, ko Kim dara, viņai jāturpina darīt. Ļaujam Kimai kukot. jā, viņi kaut ko kuko, jo pasties Hamiltons uzreiz redzēja, cik smaidīgs, cik ātri brauc. Jā, viņš arī tā, ka viņam intervijās viņam vēl pajautā, viņš vēl sāk staterot. Viņam bija vēl tāds kautrīgumi, viņš bija šī.
jā. Bet es arī biju redzīgi, ar ko viņi tur Martina Brandolu tur aizstāv nost. Kā Hams nepastāstīja visas kaut kādas tās tradicionālas lietas viņai tur. Viņi kopēji to arī, Kim Kardashian aizstūma Martinu Brandolu prom? Jā, Kima Kardashian vai viņas kaut kāds bodyguard vai kas? Nē, ķipa viņi tā kā vāja, ka nē, un tāpēc bodyguards viņi tā kā nostum. Viņš kaut ko pateica apakaļ, vai ne? Viņš kā klasiski kaut ko tur iesmēja tur. Un tas nebija viss. Viņu vēl Antonelli Dviela nozaga. Jā, viņi taču izlaida, oh my god, viņi taču izlaida vēl to video, es domāju, par kādu Dvieli runu, un es redzēju, ka Dievs. Mans Dievs, tas tik rēcīgi, ka viņi izlaida to kampaņu ar Raselu un Kimu. Jā, tad Mestes ielika video, kur viņi ierēdz par to. Kuri mans Dvielis? Rasel nesvedzējis Kimi Dvielu. Oh my god, un es zinu, kā domāju to no sākuma, ka Rasels, tā kā benchwarmers pienes Dvieļus. Bet tas ir crazy, iedomājies. Crazy, un uztais vienkārši tādu komerciālu un Rasels, fuck it, būs pat Dvieļi boja, kas būs Dvieļi boja, vienkārši, oh my god, viņš pat neiedomājās. Bet rēcīgi, jā, kas Kimijs, man arī bija tas, kas nošķāts Kimu, un viņi paņēma viņu Dvielu. Moš tā arī tas bija domāts, ka viņi tā, Jā, bet sarunāts bija. Viņi klipfarmoja vienkārši. Jā, Lūis teica, viņš jau šito Dvielis. Mans Dievs, jā, tā kā, Tas bija ļoti interesants pavērsiens par to Dvieli, un es ceru, ka Kima būs uz vairāk sacīkstēm līdz Hamiltonam, lai viņš ne tikai ātri brauc, bet lai kāda cita Dvielis tiek nozagts, un ir vēl kāds Dvieli videoklips, varētu tāds foršs atkāpīt būt. Jā, Dvieļu mānija. Dvieļu mānija. Tā, nākamais reiss Barcelona. Mums ir pirmkārt, jau īstenībā kādu labu laiku ir piedzīvojis pārmaiņas pēdējos pāris pagriezienos. Viņi nav tā, kā mēs to atcerāmies līdz kaut kādam 2021. gadam. Kaut kas tāds, ka tagad taisnība. Man liekas, viņi vienkārši ir, tur nav šikeins uztaisīts, tur ir vienkārši tāds, prosti. Jā, pagrieziens. Asais līkumiņš. Jā, un tas ir viens, kas tur ir mainījies. Otrs, es tagad baigi nezinu, vai tur kaut kas ir citādāk, vēl neskaitot to. Tas, kas ir vēl Spānijā, citādāk ir Madrides trase, ko mēs arī šo sezonu piedzīvosim. Tas būs interesanti, jā, to es arī nevaru sagaidīt. Katru reizi, kad ir jauna trase, vienmēr vienkārši ir interesanti redzēt, kas notiks, jo katram braucējam tā ir pilnīgi svaiga trase. Jā, man arī tik interesanti redzēt, vai Džordžs Rasels vēl kādu kālautos par terorismu dēļ. Jo tas notika pagājušajā pēc Barcelonas. Ko viņš kāloja par terorismu? Verstappen. Atceries? Jā, man liekas, ka viņš tūlīt pārtas par terorismu. Tas ir kreizīgi, ka viņš kālo par teroristu, viņš ir Almerkēdes pārstāvis. Borderline violence, ko viņš vēl tur teica. Jā, būs interesants sacīks, jo ir diezgan taisni momenti šajā trasē, diezgan daudz šie taisnie momenti ir. Un kā mēs zinām, kad Mercedesam vienmēr ir diezgan, šo sezonu gājis diezgan labi ar taisnēm. Man liekas, ka arī Red Bullam ir diezgan neslīgi gājis ar taisnēm. Viņiem izrādās ir jaudīgākais motors. Tagad iznāca dati un pārējām komandām iedeva vairāk development laiku vai ko viņi tur iedeva. Tāpēc jau arī viņiem sanāk, bet viņiem citi aspekti varbūt nav vairs tik labi. Viņiem nav vairs ņūjīs, viņiem nav vairs aerodinamika tik labi, viņiem nav varbūt kaut kāds grīdas tik labas, līdz ar ko tā jauda varbūt nepārceļās tajā visā, cik labi, teiksim, tas varētu būt citām komandām, kurām ir varbūt ne tik labs viens departaments, bet ir konsistents kaut kādā mērogā, ka tas strādā vienkārši. No Astonam nestrādā. No Astonam vienkārši. Viņiem ņūjas, viņiem nestrādā. Man liekas, ka Astonam vajag vienkārši iesilt ar viņu. Un man liekas, ka viņš izdarīs labas lietas, un man liekas, ka vienkārši pagaidīt šito gadu. Redzēsim. Man liekas, Astons vienkārši ir labs piemērs, tur grūst naudu, cik gribi, tu nevar nopirkt uzvaru. Un tad atkal Haas labs piemērs, ka, ja tu kvalitatīvu naudu izmantosi, tu vari tiešām cīnīties par punktiem un pierādīt sevi. Tu esi pierakstījis Okons out Q1. Jā, es nezināju, ko par kvalitāti daudz kas nenotika. Tas bija par kvalitāti. Tas bija Monako. Un tu tikko pateici, ka Haas, viņš bija out Q1. Viņiem vienkārši neiet tagad. Viņiem sezona labi sākās. Bērmans kukoja. Ok, labi, viņiem sākās ok. Bija Audi ies labāk. Audi, man liekas, tieši sliktāk palika. Viņiem tagad bija projicēts, ka viņi būs diezgan ok uz šo sacīgs, bet te bija šīt viņam viss te, prikoli, kā bija, tā bija. Prikoli. Gribēt fun faktu? No. Uz pódiumu bija Hadžārs, Hamiltons un Antonelli. Jā. Ja tu saliec Antonelli un Hadžāru vecums kopā, viņa stila ir jaunāka par Hamiltonu.
Un vēl viens fun facts. Antonelli ir tieši tikpat daudz konsekutīvu uzvaras, cik Hamiltonam. Jā, karjerā. Restīvi viņi abi ir ar 5 konsekutīvu, pēc kārtām uzvarām savā karjerā. Tas ir diezgan interesants fakts. Un ja Antonelli paņems tagad Barcelonu, vai ne, kā viņas Kataluņa, tad teorētiski viņš pārsatīs Hamiltonu konsekutīvu rekordu un būs vienādā skaitā ar sacīšu uzvarām kā Russells. Jā, bet Antonelli insane. Es nezinu, kā viņš to spēja izdarīt. Viņš ir atkodis kaut kādu 3. pedāli. Es nezinu, es nemāku paskaidrot. Viņš ir skaidrs, ātrs. Ir skaidrs, ka Mercedes ir ok šobrīd. Vēl, ņemot vērā, ka ir šīs limitācijas ar visu. Ar Russellu. Ir Russells vienkārši. Hamiltons ir 2. čempionu titulu izcīņā. Jā, šobrīd. Šobrīd viņš ir 2. atšķiroties par 2 punktiem no Russella. 88, 90 un 153, kaut kas tāds. Un Kimijam ir, Kimijam 150 kaut kas, 3. Tur es skatījos, kaut kas rēķināja, ka ja Russells vai Hamiltons tagad uzvar, ja viens no viņiem uzvar pilnīgi visas sacīkstes palikušas un Kimijs paliek 2. visās tajās, tad pēdējais sacīkstē tikai varēs Kimiju apdzīt. Šobrīd tik liels tas gaps sanāk. Jā, es tik un tā ticu, ka Hamiltons šogad ceļ. Hamiltona gads ir klāt, viņš ir atpakaļ, es jums to visu laiku teicu, paldies par uzmanību, viņš ir numur 2, viņš ir 2. labākais braucējs šobrīd on the grid, un tie ir tikai fakti. Tikai fakti. Tie ir tikai un vienīgi fakti. Hamiltons šogad ir 2. labākais braucējs. Ko tu saki par to? Nē, prieks. Es nekad neesmu bijis īsti Hamiltona fans, bet prieks redzēt, ka viņam atkal izdodas. Es teikšu tā. Sāk jau žēl palikt līstenībā viņi par šitiem gadiem Ferrari, kā viņam gāja tagad pēdējos 2. Un es godīgi teikšu, tagad pierādās vienkārši fakts, ka viņam vajadzēja bišķi iejusties tajā komandā. Tā kā realistiski, bet tas arī Ferrari parakst multigada līgumu ar Leclerc. Kas ir tas mūvs? Viņš ir viņu bērniņš. Super. Cik viņam ir tituli? Viņam bija viena iespēja. Viņam iedeva iespēju. Viņš es pat nezinu. Labi, godīgi Leclercam nav bijis super iespēja tiešām uzvarēt vai kārtīgi cīnīties par titulu tādā ziņā. Viņam ir bijis tuvu tam, man liekas, nav bijis līdz galam. Ir bijis kaut kad viņam bijis. Leclercam? Jā. Bija viens gads, ka viņš Verstappen punktā gāja. Un tad bija kaut kāds pēdējās pāris sacīs, ka Japāna vēl bija kalendāra beigās. Kad tas bija? Es neatceros. Un tā kā viņam vēl nebija, Verstappens uzvarēja to titulu Japānā. Un līdz tam momentam vēl Leclercam bija izredzes, tā kā viņš varēja. Viņi gāja punktā reāli. Ne punktā nebija, protams, kā 21. gadā Hamiltons Verstappen, bet viņam bija tā kā konstanta iespēja uzvarēt titulu. Viņš pat vienu brīdi viņš pat vienu brīdi bija priekšā. Viņš Monako, to gadu, kad viņš krešoja to Nikija Laudas Ferrari historical mašīnu Monako, tajā momentā, kad bija tas krešs viņam Monako, viņš bija punktos priekšā championshipā. Viņš bija numur 1. Varbūt es neatceros tiešām. Bet es pat teiktu, ka vienreiz Monako atceros vēl vienu lietu. Ir jauns Monako lāsts, kā tas drivers, kas pēdējos 6 gados, kurš uzvarēja Monako un ieleca tajā līcī, neuzvarēja titulu. Kimijs ielec līcī? Kimijs ielec līcī. Kas ielec vēl līcī? Russells? Nopietni? Jā, tas, kas uzvarējis Monako, un ja viņš ielec līcī, tad viņš nav paņēmis titulu. Blīns. Hamiltons ir. Hamiltons iet uz uzvaru. Hamiltons ceļ, viss, kur viņš ielec, bija Kim Kei rokās. Un iedeva buču viņai uz vaigu. Jā, gan. Tā bija. Labi, Barcelonā. Ko mēs varam sagaidīt? Personīgi grūti teikt, bet mēs esam izveidojuši savas prognozes. Jā. Un, manuprāt, ir moments, kad mēs šīm prognozēm arī pieslēdzamies. Es domāju, ka varam slēgties klāt mūsu predikšaniem. Es domāju, mēs viņus arī šeit varam atvērt. Jā. Bum, tur viss ir smuki. Tā, ja es pagājušais sāku, es domāju, tu sāc pārsteidz mani ar savu. Es varu sākt. Ak, mans dievs. Jā. Okay, wow. Jā.
Es nerakstīju, trakums notiek. Nekas, tu vari pateikt. Es izdomāšu kaut ko, kamēr tu runās. Bet es patīkamā pārsteigumā ieliku, kā Hulkenbergs būs punktos. Es nezinu, kāpēc, vienkārši Tā jūties. Bet es tev teicu, Audi sāk skrūvēt, man liekas. Ir ok. Viņi kaut ko saskrūvēja. Es nezinu, viņiem negāja tagad baigi spīdoši pēdējos pāris reizes, kas bija, bet Hulkam gāja labi pagājušajā gadā Spānijā. Es domāju, viens no labākajiem reisiem viņš bija. Tu Silverstone'ā liks, ka Hulkenbergs top 3? Jā, viņš kvalitīvi trešais viņš būs. Bet nē, es domāju, ka Hulkam ir iespējas. Ja zvaigznes sakrīt, es domāju, ka viņš var punktos statistiski tas Džeks, ja zvaigznes sakrīt, arī tad viņam nav iespēja. tā kā ja ir kāds Džeks, kuram vienkārši neiet, tad tas ir Hulkenbergs. Bet ok, man prieks. Viņam ir lielākais Anta rekords. Man ir prieks, kad tu esi ielicis viņu punktos. Jā. Izgāšanās es ieliku Antonelli DNFs. Man liekas, ka kaut kam ir jānotiek. Tāpēc, ka visām formulām, visiem driveriem, kam ir Merša motors, ir bijuši 6 sacīksts. Visiem bijuši vismaz 2 problēmas, jo kaut kas ir saplījis. Visiem. Dažiem ir 3, dažiem pat ir 4 jau kļūmes bijuši. Kaut kas ar motoru, DNFs jāizstājās vai tādā ziņā. Un Kimiem nekas vēl nav bijis. Man liekas, ir tā kā jau pienācis laiks, iespējams, ka varbūt viņam ar kaut kas izskatīs beidzot. Ja nē, tad viss cieņa, viss kārtībā, lai viņš brauc pa uzvaru, es tikai atbalstu. Kā Mercedes fans. Protams, būtu arī laimīgs, ja Russells tur kaut kur arī pacenstos, bet, diezgan depresīvi ir vienkārši skatīties uz to. Tad vajag kaut kādu mīmu template vienkārši jaunu uztaisīt tagad. Viņš būs ļoti priecīgs. Es būtu priecīgs. Ja viņš pacens, tas būtu ļoti jauki. Oh my god, ņem to bombu ārā. Tā kā what the fuck. Viņš sezonu iesāk fucking labi. Viņš iesāk sezonu labi, viņš paņēma reisu, viņš bija Kimiem priekšā normāli kvalitāti. Kas tev tur ir noticis? Karaši trakums notiek tagad, jā? Jā, trakums notiek. Es kaut ko uz spotu izdomāju. Kas būtu traks? Izdomā. Kas būtu traks? Kim Kardashian ieradīsies uz Barcelonu. Tas nav traks. Un Hamiltons uzvarēs. Tas ir diezgan crazy. Jā, tāda kombina. Bet ja Hamiltons uzvarēs un Kim tur nav? Tad tas neskaitā. Chill, tā vajag rāks klāt. Ķeries klāt savam top 3. Jā. Ak, mans dievs. Es gribu tev izpildīt. Es zinu, ka tu ir grūti iet mūsu savstarpējā fantasijā cīņā. Tas Džeks ir tāds daikārt Russell fans. Es gribēju vienkārši uztaisīt interesantāk. Davai top 3 sestdienai. 3. Antonelli, P2 Leclerc, jo Leclercam arī gāja labi Barcelona pagājušajā gadā. Un P1 Russellam, jo Russellam gāja vēl labāk Barcelona pagājušajā gadā. Tīri tā, praktiski nav ko skatīties. Un jā. Vismaz Spānijā ir silts, jo bombas tad var gulēt uz ielām. Jā, tur forši, man liekas, tu viņiem arī tur smuku soliņu esot, es dzirdēju. Sāc ar svētdienu. Un svētdiena ir praktiski tas pats, bet Leclerc P3, Antonelli P2 un Russells ņem. Barcelonu. Ja viņš paņems, viss cieņa. Forši, malacis, šotganošu aliņu. No kurpes. Ok, ejam pie manām prognozēm. Mans patīkamais pārsteigums ir Alonso punktos. Izgāšanās. Russells atkal zaudēja attiecībā pret Kimi. Restīvi, Tā jau izgāšanās, jau ir gaidāms. Tu ieliki viņu P1 visur. Okay. Jā, bet kas tā pa izgāšanās? Labi ir. Russells ir pēdējās 5 sacīkstes. Tu gribi, lai es dabūtu punktus? Es lieku, lai dabūtu punktus. Un Hamiltons uz pódium! Ir trakums notiek. Tas būs crazy, ja viņš būs uz pódium. Tas būs absolūts trakums. Tas būs vienkārši crazy. Tu vienkārši tikai uzreiz pierakstīt tos punktus, tev Excelī vai ko. Tas būs vienkārši insane, ja Hamiltons būs uz pódium. Tāds trakums. Es FIA aizsūtīšu šito protestē. Come on. Top 3 sestdienai. Verstappens 3. Antonelli 2. Hamiltons numero 1. Aizietās.
Top 3 svētdienai Leclercs, 3. Antonelli, 2. Hamiltons, 1. Paldies par uzmanību. Parunājām par fanošanu, jā? Uzmini, kurš uzreiz Hamiltonu visur salikt. Uzmini, kurš tiks priekšā. Pagaid, ja tu ielikt Hamiltons, ka uzvarēs visu, tad tu ielikt, ka tas būs arī trakums, ja viņš būs uz podiumu? Jā. Street Rīga. Paldies, Street Rīga, ka atbalstat mūsu mīļoto podcastu un mūsu aizraušanos pa Formulu 1. Un paldies, ka esat šādi forši sporta veida atbalstītāji. Paldies jums par gardo maltīti, ko jūs mums piedāvājāt. Bija tiešām ļoti garšīgi. Šoreiz paņēmām 2 kraukšķīgās rīsu vistas bļodiņas un vienu chili con carne bļodiņu. Tā kā paldies jums par to, ka jūs atbalstījāt. Raivi, pasaka kādu vārdiņu, varbūt kā tev garšoja savu kraukšīgās vistas rīsu bļoda. Bāc, tā rīsu bļoda īstenībā bija ļoti labi. Es nebiju nekad ņēmis. Es arī nekad nebiju ņēmis. Es biju superīgi pārsteigts. Šito ņemsim vairāk, man liekas. Es paņēmu neaso, es paņēmu aso un man tieši iesita tieši tajā vietā, kur es gaidīju. Un tas man tieši nodrošina tieši pietiekamu tiešu enerģiju, kādu man šobrīd vajag, lai mēs varētu šo norunāt. Tā kā virzamies uz Street Rīga ģimenes un draugi prognozi. Un šoreiz jūs, mūsu mīļie skatītāji, atkal būsiet noteicošie šajā izspēlē un atbildēsiet par to, cik punktus saņems Raivis un cik punktus saņemšu es. Tāpēc sakojiet līdz mūsu Instagram storijām, kur mēs arī publicēsim papildus informāciju par šo prognozi. Jā, lūdzu, palīdziet mums. Mums ir vajadzīgi stipri punkti. Lieciet savus labākos top 3, atbildiet uz storiju, ieliksim uz poliņu, bet ka var ierakstīt. Un piedalieties giveawayā, mums taču ir giveaways. Mēs dodam prom vēl vienu foršu F1 atribūtiku, un šoreiz tā ir smuka vasaras cepurīte, ja bucket hatiņš, kurš ir Red Bull Racing. Red Bull Racing, viņam ir smuka, tāda vasarīga pasteļa zila krāsa, debes zila krāsa, baby blue krāsa, līdz ar ko, man liekas, kad pat pie jebkāda kooperatīvā apģērba pat uzvalkā, man liekas, varētu ļoti labi izstīties ar šo cepuri. Ja tu ieietu saimā ar šo bucket hatiņu, man liekas, kad visi aplaudēs stāvus. Šlesers to paspiedīs roku. Tieši tā ir. Jā, tā kā tā. Jā, man liekas, esam arī visam izgājuši cauri. Man liekas, diezgan tādos lielos vilcienos viss ir aizskarts, viss ir saprasts. Russells, Leclercs ir bombs, Strolls, jā, bet mēs viņu vārdu nepieminam baigi, to mēs jau zinājām. Mēģināsim sekot līdzi visiem jaunumiem vēl līdz Barcelonai un updatēsim Instagram storijā jūs arī ar šiem jaunumiem un noskaidrosim, kurš tad ir 3. bombs Barcelonā. Jā, mums vajag... Kurš varētu būt 3. bombs? Hamiltons. Paldies, ka skatījāties. Mēs esam Formula bez filtra. Mēs esam Formula bez filtra. Tas bija Raivis, šis bija Mārtiņš. Paldies, ka skaties un klausies. Hamiltons uz uzvaru.